Elīna, kur tu esi? Tūlīt, es jau nāku. Klausies, Elīna, mums nākamdēļ jau Karīnai jārīko vecmeitu ballīti. Es zinu, bet tu apzinies to, ka mēs būsim divatā. Nav smieklīgi, bet Karīnai no draugu. Kāds sakars? Mēs arī divatā esam ideāls. Protams, un pēc mūsu izklaidēm viņi sapratīs, ka pietiek tiešām ar mums divām. Rullītis ir vieta tiem, kuriem patīk ātrums. Ja tev ir paredzēta tikšanās ar draugiem, dzimšanas diena, darba pasākums vai vienkārši ballīte, šī ir īstā vieta tev. Rullītis ir sporta komplekss, kas saviem apmeklētājiem piedāvā asas izjūtas. Ir īstais laiks braucienam ar kartingiem. Rullītis piedāvā vairākus kartingus, lai kopā ar kompāniju varētu doties kopīgā braucienā. Ir pieejami arī sporta kartingi. Ja vēl neesi braucis, vēlies, bet baidies, ir pienācis laiks pārvarēt bailes. Visu braucienu laiku uz trases stāv instruktori, kas nepieciešamības laikā var palīdzēt. Rullītis ir vieta vecmeitu ballītei, kur ir iespēja gūt asas izjūtas, izbraucot ar sporta mašīnu. Pēc kārtīgām izklaidēm kompleksā ir iespēja atpūsties kafejnīcā. Sporta komplekss piedāvā viesu māju, kur organizēt korporatīvos pasākumus ar lielu platību. Vasara, saule, vējš šeit vienmēr gaida apmeklētājus. Jā, bet iedomājies, kas tā par vecmēžu ballīti, kurā nav iekļauts kaut kas pieklājīgs? Teica Elīna. Neuztraucies, aiziesim arī uz restorānu. Restorāns Charlestons tā ir Rīgas klasika. 14 gadu laikā pasākumos un ikdienas darbos uzkrātā pieredze ir kvalitātes zīme gan oriģināli gatavotajiem ēdieniem, gan uzticamam servisam. Rīgas centrā restorānā Charlestons ikdienu satiekas pilsētas urbānās vides ritmi un laukos kurināta ugunskura dūmu smarža. Katru dienu tiek kurinātas krāsnis, un alukšņu malkas dūmos tiek dūmota gaļa, iegūstot tai unikālas garšas nianses. Sulīgos barbekju ēdienus piedāvājam nobaudīt ar pašmāju gatavoto barbekju mērci un dažāda veida piedevām.
Čarlstona pieredzējusī komanda noorganizēs jums lieliskus svētkus. Blaumaņu ielā 3840 iespējams organizēt pasākumu gan restorāna telpās, gan studio zālē, gan arī Greznā banketu zālē. Restorānā ir iespēja rezervēt galdiņu. Terase ir omulīgi ieslēpusies restorāna Čarlstons iekšpagalmā un ir miera osta pilsētas centrā. Šeit var baudīt svaigu vēja plūsmu, nesteidzīgi malkot savu iecienītāko dzērienu un remdēt izsalkumu ar patiesi lielisku ēdienu. Vakara noskaņas restorāna Vasaras terasē ir īpašs stāsts. Baudīsim mirkli kopā. Viss jau baigi forši, Elīna, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par nākamās dienas maltīti. Es nebūšu ēdusi vairākas stundas, man jau tagad vēders. Nekas, to atstāja manā ziņā. Mēs atrodamies Nīcavā. Nīcā, nevis Nicā. Restorānā, kafejnīcā, viesnīcā. Nīca vai restorāns ar īstu Eiropas piegaršu. Šī ir lieliska vieta dabas mīļotājiem, jo restorānā ir iespēja ne tikai nobaudīt lielisku maltīti, bet gan relaksēties ērtajos apartamentos ar burvīgu terasi. Mēs ar ģimeni izlēmām veidot. Primārais, ko mēs gribējām taisīt, bija mans tēvs atnāca pie manis ar ideju, kad varbūt es to vēlos, un es piekritu šitam izaicinājumam, neko tādu nebija darījis iepriekš. Un tas primārais, ko mēs gribējām koncentrēties, ir restorāns un izveidot principā restorānu. Cilvēkiem droši vien liktos, ka restorānam ir jābūt, teiksim, ja tas ir smalks restorāns, tad viņam ir jābūt kaut kādā smalkā vietā, un ja tie ir, teiksim, lauki vai kaut kāds mazāks ciems vai kas, tad tam ir jābūt kaut kam tādam ļoti vienkāršam, un tur vajag dot tikai štovēts kāpostus ar desiņām tam līdzīgi. Un mēs gribējām laust šo te neteiksim stereotipu, bet mēģināt, teiksim, cilvēkiem piedāvāt tādu savā ziņā smalkumu, bet laukos. Un arī, teiksim, ja noteikti daudz uzskatīs, ka tas kaut kā neiet kopā, tad man šķiet, ka tāds arī ir tas mūsu varbūt tieši tā doma, tas mērķis. Ēdienkarte ir izstrādāta ar plašu piedāvājuma klāstu, lai katram apmeklētājam būtu pa prātam. Tas nav nekāds tāds konkrēts virziens, nav, teiksim, itāļu restorāns vai franču restorāns vai kaut kas tam līdzīgs. Varbūt es varētu teikt tāda vienkārši tāda Eiropas virtuve, nedaudz no katras kaut kādas tāds miksējums kopā. Tas mērķis ir mans personīgi būt balstīties uz Latvijas produktu, cik vien tas ir iespējams. Attiecīgi vasarā tas ir vairāk iespējams, ziemā mazāk, bet nevienmēr tas arī izdodas līdz galam, un bišķiņi ir arī jāieskrienās, lai būtu tā pavisam, bet mēs tā kā ejam uz to. Šobrīd arī esam dabūjuši Latvijā audzēt briežu gaļu, piedāvāsim nākotnē arī briežu gaļas steikus, un tas varbūt arī nedaudz, teiksim, miksē to, kā tāds medījums, tas miksē to lauku, varbūt kaut kādu vidi kopā, teiksim, ar varbūt restorānu, kurā pasniedz, teiksim, šo steiku, ar kaut kādām piedevām, safrānu garšvielām un tam līdzīgi. Ir īpaša ēdienkarte bērniem, kas ir līdz 7 gadu vecumam. Par bērnu maltīti vecākiem nav jāveic apmaksa. Tā ir restorāna dāvana jums. Īpaši visi ir iecienījuši, mēs jau te neesam ilgi šobrīd, bet ir iecienījuši cilvēki jau iepriekšējos gados, kad vēl šeit nebija šis te restorāns, tad cilvēkiem patīk tā terasa, patīk sēdēt ārā, patīk apkārtni.
Man kā liepainiekam tas tā liekas, es atbraucu, ir tas parks un ir viss ok, bet cilvēki, kas no Rīgas citreiz atbrauc un brauc, tad saka, oi, vai, cik skaisti un dīķis un parks un tik brīnišķīgi. Ok, ir brīnišķīgi. Un tāpēc laikam arī, jo arī kāda Latvijā ir tā vasara tāda, jo viņi ir kādi, viņi ir kaut kādi visu laiku. Tagad ir tāds laiks kā šodien, tā ap tiem 20 varbūt ir pārsvarā drusciņi zem. Bieži ir apmācies, bet ja nelīst lietus, cilvēks ēž ārā, jo viņi, nezinu, viņiem vienkārši, man liekas, es neiet ārā sēdēt. Viņi paņem sedziņu, paņem plediņu un sēž ārā un bauda un iedzer kafiju un tam līdzīgi. Galvenais būt svaigā gaisā un pie dabas. Tad, kad vecāki izvēlas kaut kur iet, piemēram, es zinu, kad es tā daru, man ir svarīgi, kas man sagaidīs tajā galā. Ja es braucu kaut kur kopā ar mazo, tad man ir svarīgi, kas būs tajā galā, kas tiks piedāvāts tam mazajiem. Ja tas būs tāda stīva vieta, kur es jutīšos neērti par to, ka mans bērns kādu brīdi tur iepīkstēsies vai vēl kaut kas, tad man pašai būs neērti, un es visticamāk vienkārši izvēlēšos nebraukt turieni. Un mēs gribējām radīt vietu arī, kas ir bērniem draudzīga. Mēs vēl joprojām uz to ir vēl dažas lietas, ko es gribu vēl izdarīt, tas vēl nav līdz galam, bet mēs sākām mēs piedāvājam bērniem ēdienkarti līdz 7 gadiem bez maksas, ja vecāki ēd restorānā. Mēs piedāvājam, mēs pasūtījām bērnu laukumiņu, uztaisījām. Mums ir Latvijā ražot bērnu krēsliņi skaisti, un vēl plānos ir es zinu, ka daudziem ir problēmas ar šo te pārtīšanas vietām, kaut kādām mamām nav šī te iespēja, tā kā mēs ļoti gribam draudzēties ar bērniem un ļoti priecājamies, ka viņi šeit ir un ka viņi šeit brauc. Restorāns strādā cauru gadu un laipni uzņem apmeklētājus. Tātad šeit ir restorāns un mēs piedāvājam arī naktsmītnes, šeit ir neliela viesnīciņa tādā ļoti vienkāršā, varbūt nekas grēzens, bet šajā vidē, man liekas, ļoti piemērot. Arī gadījumos, kad cilvēki, teiksim, kā var izrauties uz nedēļas nogali, piemēram, brīnišķīgi, jo tu atbrauc, teiksim, tad tu vari iemalkot to vīnu vakarā, un tad tev nav nekur jāsteidzas un nav jādomā par to, cikos jābūt mājās, kam ir jābrauc ar mašīnu un tam līdzīgi. Tu vari vienkārši nakšņot šeit. Es aicinātu visus atbraukt uz Nīcavu, dot iespēju, nebaidīties no tā, ka šeit liekas kaut kas par smalku. Tā nebūtu nav. Mums ir brīnišķīgi viesmīļi, kur ir katram savu personību, un viņi ar jums aprunāsies, un visi jutīsies brīnišķīgi un nejutīsies, un izbraukt kaut kad ārā no tās pilsētas, no tā vakar televizoru varbūt, bet atbraukt kādu pareizei pie dabas pabūt un pabaudīt kaut ko garšīgu, un, teiksim, tā restorānā, un kad tevi apkalpo, un kad par tevi parūpējas, tā teikt. Tādā veidā. Man vienmēr ir licies forši vecmēžu ballīti noslēgt klubā. Lūdzu, apsolu, ka mēs to arī iekļausim scenārijā. Tikai tad, Elīna, ja tu mācējies uzvesties. Katram ir nepieciešama relaksācija, lai atpūstos no darbiem. Hauze ir bārs, kurā satiekas atpūtas cienītāji. Hauze piedāvā dažāda veida pasākumus un aktivitātes. Katru ceturtdienu tiek rīkoti studenta vakari, kā arī bārs piedāvā dzērienus par īpašām cenām. Katru nedēļu laipni aicināti apmeklētāji no ceturtdienas līdz svētdienai.
Mēs esam dzīves svinētāji, tādēļ ik nedēļu nādas dejo dīdžeja pavadībā, lai grieztos kopīgā dejā. Mēs esam par to, lai katra nedēļas nogale būtu kā svētki. Dejas, skaļa mūzika, publika, dzīvesprieks – tas ir tas, kas raksturo mūs. Pāris aicināja ikvienu, kas vēlas relaksēties un saplūst kopā ar mūzikas viļņiem. Elīna, bet mums jāizdomā, ko viņai uzdāvināt, kaut ko tādu vienkāršu, bet noderīgu. Nu kā? Viņi taču ir gaidībās. Tas visu atrisina. Medicīnas sabiedrība Latvija un kompānija ir ambulatora ārstniecības iestāde, kurā pieejami valsts apmaksāti bērnu ķirurģijas, traumatoloģijas un ortopēdijas speciālisti. Šobrīd atrodamies Rīgā, Grebenščikova ielā 1, 266. kabinetā Medicīnas sabiedrības Latvija un kompānija telpās. Strādājot vienotā komandā ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, mēs esam spējīgi palīdzēt visdažādākajās situācijās, arī komplicētu saslimšanu gadījumos. Mūsu darbības pamatvirziens ir ambulatorās palīdzība bērniem ķirurģiskajos, ortopēdiskajos un traumatoloģiskos jautājumos. Tāpat arī sniedzam pakalpojumus dienas stacionārā ķirurģiskā, un svarīgi tas, ka visi mūsu pakalpojumi ir valsts apmaksāti pakalpojumi. Mērķis ir nodrošināt profesionālu konsultāciju, diagnostiku un ārstēšanu. Tātad sniedzam pakalpojumus bērniem traumu, ķirurģisku saslimšanu, strutainu, ādas, zemādu, audu, strutainām saslimšanām. Tāpat konsultējam profilaktiski zīdaiņus 3 mēnešu, pusgada, gada vecumā, kā arī pirms skolas. Sabiedrība piedāvā no valsts līdzekļiem apmaksātas konsultācijas, ambulatoras manipulācijas, profilaktiskās apskates, neatliekamo palīdzību, kā arī no valsts līdzekļiem apmaksātus ķirurģiskā dienas stacionāra pakalpojumus. Tā mūsu valstī ķirurga speciālista profilaktiskās apskates nav, kā teikt, valstiski veidots algoritms, taču mūsu iestādē netiek atteikts un tieši pretēji aicinām bērnu vecākus vest savus bērnus, pārbaudīt arī tajos gadījumos, ja nav īpaša sūdzība nekāda, kā jau minēju, 3 mēnešu, 6 mēnešu, gada, 3 gadu pirmsskolas vecumos, jo šie ir vecumi, kad atklātās ķirurģiskās saslimšanas vēl nav ielaistas, nav novēlotas, un vajadzības gadījumā ārstēšana ir efektīva un ar labu iznākumu. Mūsu iestādē palīdzību var saņemt jebkurš Latvijas bērns bez iepriekšēja pieraksta, rindas kārtībā, atnākot ārsta speciālista pieņemšanas laikā. Neviens no pacientiem netiek atraidīts arī pēc ārsta pieņemšanas formālā laika beigām. Visi atnākušie pacienti saņems savu gaidīto pakalpojumu palīdzību. Pieņemam šobrīd Rīgā, taču, kā jau minēju, vērsties pie mums var jebkurš Latvijas iedzīvotājs bez nosūtījuma no cita ārsta, jo bērnu ķirurgs ir tiešās pieejamības speciālists, pie kura var vērsties bez speciāla norīkojuma. Tad aicinu visus savu potenciālo pacientu vecākus zvanīt un vērsties pie mums tais gadījumos, kad ir notikusi kāda trauma vai ir kāda akūta ķirurģiska saslimšana, vai nu pašiem vai ģimenes ārstam ir radušās aizdomas par iespējamu kādu ķirurģisku saslimšanu iegūtu vai iedzimtu
Atkārtošu, ka mūsu iestādē sniedzam valsts apmaksātus medicīniskos pakalpojumus. Ai, Anduk, visi preces izņemot mēs. Ai, es taču jau pieradu. Bet zini, kā, Elīna, ja mēs tomēr precēsimies, viss būs noorganizēts. AG Events ir pasākumu aģentūra ar vairāku gadu pieredzi, kas klientiem piedāvā profesionālu pasākumu vadīšanu. AG Events organizē dažāda līmeņa un mēroga korporatīvus, privātus un publiskus pasākumus. Mani sauc Anda, esmu pasākumu aģentūras AG Events viena no vadītājām. Kopā mēs esam divi ar kolēģi Jāni. Jau vairākus gadus organizējam un vadām dažādu veidu pasākumus, sākot ar bērnu ballītēm, korporatīvie pasākumi, sporta spēles, kāzas. Tieši kāzas šobrīd ir vispieprasītākais, sāksies vasaras sezona. Aktīvi darbojamies šajā nozarē. Dažādi privāti veidu pasākumi, dzimšanas dienas, vecpuišu, vecmeitu ballītes, būtībā plašs spektrs speciālisti. Mēs piedāvājam gan pasākumu organizēšanu, pasākumu vadīšanu. Mēs varam pieslēgt arī muzikantus, ēdināšanas pakalpojumus, dažādus dekorēšanas servisus. Būtībā vēlties pasākumu, vienkārši vajag sazināties ar mums, un mēs to noorganizēsim būtībā no A līdz Z. Pasākumu vadītāji iesaistas dažādos radošos projektos, kas tikai vairo pieredzi arvien plašāku. Pasākums iespējams vadīt ne tikai Rīgas robežās, mēs esam elastīgi šādā ziņā. Mēs braucam arī ārpus Rīgas, protams, jebkurā Latvijas pilsētā. Būtībā mēs esam diezgan mobili, un mums ir iespējams noīrēt jebkuram pasākumam būtībā jebkurā Latvijas pilsētā. Mēs esam pasākumu vadītāji jau ar kādu 10 gadu pieredzi. Pašā iesākumā sākām vadīt nelielus pasākumus, kā dzimšanas dienas izlaidumus, varbūt kādus privātos pasākumus nelieliem cilvēku skaitam. Nu, jau esam praktizējušies lielākiem mēroga notikumiem. Pavisam nesen vadījām arī Ziemassvētku balles uzņēmumiem ar lielu cilvēku skaitu, kā 200 un plus cilvēki. Tā kā būtībā mūsu spektrs ir diezgan plašs un esam arī elastīgi un komunikabli. Līdz ar to mums nesagādā problēmas novadīt pasākumu arī lielu mēroga cilvēku skaitam. Ir īstais laiks domāt laicīgi. Anda un Jānis parūpēsies par jūsu gaidāmo pasākumu. Jums ir vīzija, mums ideja. Mūs var atrast Facebook lapā ar nosaukumu pasākumu vadītāji Anda un Jānis. Tāda pat lapa mums arī ir Instagramā, bet iespējams zvanīt arī ar mūsu tālruņa numuru. Ja jums tuvojas kāds pasākums, jūs nevēlaties lauzīt savu galvu par to, kur, kā un kas vadīs un vai būs jautri, noteikti sazinieties ar mums, un mēs parūpēsimies, lai jūsu pasākums būtu visjautrākais, visneaizmirstamākais, un gaidām ziņas! Raidījums tapis sadarbībā ar producentu grupu Sija Elisaila.